sāku mācīties 2008. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē, materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Dotajā brīdī mēs atrodamies Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtā, kura sekmīgi darbojos jau kopš 2008. gada. Ar Evgeniju strādāju kopā jau sen, pat tik sen, ka nevar lāgā atcerēties. Katrā ziņā viņa ievedās pirmā kursa 2. semestrī, pašā sākumā kā jauna studenta ar uzstādījumu. Es te esmu, gribu strādāt. Mans zinātniskais darbs ir saistīts ar šķidrā sēra dioksīda pielietojumu dažādās organiskajās reakcijās. Doma ir atrast tādus apstākļus un ķīmiskās pārvērtības, kas varētu notikt kā šķīdinātāji, izmantojot šķidro sēra dioksīdu. Kā jau jebkuru šķīdinātāju, arī šķidro sēra dioksīdu var pielietot daudzu bioloģiski aktīvu svarīgu savienojumu iegūšanā, un savienojumu modificēšana ļauj tikt pie svarīgu starpproduktu un gala produktu iegūšanas. Gala rezultātā, veicot dažādas reakcijas šķidrajā sēra dioksīdā, mēs varam iegūt virkni bioloģiski aktīvu savienojumu, ko var tālāk pielietot arī farmācijā. L'Oreal stipendija sievietēm zinātnē man nozīmē apliecinājumu tam, ka man zinātniskais darbs tiek novērtēts, un to novērtē ne tikai es, kā zinātniece, kas viņu izstrādā, bet arī apkārtējie cilvēki. Ārpus zinātnes un darba jau ilgus gadus mans hobijs ir mūzika. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas es turpināju izkopt savu klavierspēli, taču ārpus klavierspēles mans hobijs ir bijis arī koris un dziedāšana, un kopā ar mammu un vecāko māsu es turpinu dziedāt korī, piedalīties kora skatēs. Mums ir tāds ģimenes trio, un reizēm tas ģimenes trio arī ieskandina dažādas ģimenes svētkus. Ķīmijā, kā arī jebkurā citā zinātnē, ir tādi brīži, kad ir šaubu momenti, kad gribas mest plinti krūmos un atmest, un man nesanāk, bet tad tu saņemies, tad tev ir jāatpūšās, jāatvelk elpa, un jāpamēģina vēl tikai vienu reizi, un tā viena reize tev arī sanāks. Kā cilvēks viņa ir ļoti aktīva, ļoti bieži arī uzstājīga, zina, ko grib sasniegt. Citādi jau arī nevar, ne zinātnē, ne vispār mūsdienu pasaulē 21. gadsimtā. Un tas, kas viņai palīdz ķīmijā, tas noteikti ir tāda uzstājība un principā darba spējas tai skaitā. Ženai tieši piemīt tas, ka viņa spēja saņemties, atkārtot N reizes, izdarīt līdz galam, tā lai beigās ir tas rezultāts, un tas svarīgākais.